Galvenie iemesli, kamdēļ ar naftu sazmērētie putni iet bojā, ir dehidrācija un hipotermija. Organismā nonākušie toksiskie produkti var apturēt mehānismu, kas putnam ļauj atdalīt saldūdeni no sālsūdens. Putns strauji zaudē šķidrumu un aiziet bojā. Hipotermija, jeb strauja ķermeņa atdzišana, ir saistīta ar gaisa izspiešanu no putna spalvām. Specifiskās uzbūves un nemitīgas eļošanas dēļ putna spalvas atgrūž ūdeni, saglabājot sīciņas gaisa kameras. Naftas dēļ spalvas vairs nespēja atgrūst ūdeni, tās samirkst un ķermeņa temperatūra strauji krītas. Putns cenšas spalvas iztīrīt, sarījās toksiskos naftas produktus, un tie traucē normālai barības gramošanai, rada kuņģa zarnu sistēmas asiņošanu, nieru, aknu un aizkuņģa dziedzeru bojājumus. Putni nespēj ēst, zaudē spēkus un kļūst uzņēmīgāki pret infekcijām. Tāpēc putna glābšanā svarīgas ir tieši pirmās 24 stundas. Vēlāk bezcerīgi traumētu putnu jau var būt tik daudz, ka pielāgot mazgāšanu jau ir par vēlu. Naftas produktu sastāvā ietilpst virkne toksisku vielu, piemēram, aromātiskie ūdeņraži, benzols, toluols, ksilols. Tie viegli uzsūcas caur gļotādu. Īpaši viegli ieelpojams un bīstams vielas satura benzīns. Tas viss var kaitēt veselībai, tāpat kā mitrums un augstums, kādā nereti jāstrādā putnu un dzīvnieku glābējiem. Tāpēc, lai arī kāda būtu naftas izraisīta katastrofa, cilvēka drošība vienmēr ir pirmajā vietā. Pareizs aprīkojums tiek uzskatīts par glābšanas inventāru standartu, un strādāt bez tā var būt ļoti bīstami. Brīvprātīgā aprīkojumā ietilpst kombinzons, gumijas zābaki, gumijas cimdi, aizsargbrilles un respirators. Sākot glābšanas darbus, brīvprātīgie saņem katrs savu aprīkojumu komplektu. Atkarībā no laika apstākļiem, aprīkojums var tikt papildināts arī ar siltāku apģērbu. Strādājot putnu rehabilitācijas centrā, tiek ievērots netīrās un tīrās zonas likums. Cilvēki, kas strādā ar putnu novērtēšanu un mazgāšanu, nedrīkst iet žāvēšanas un atpūtas zonā, iekams nav nomainījuši netīro aizsarga apģērbu, cimdus un apavus.